Labdien, mūsu hokeja skolā Dinamo 5. Šeit mēs rādīsim, kā mums iet un aicinam jaunus hokejistus. Mūsu hokeja skolā piedalīties maksā par treniņiem nezinu. Labi, mums tas viss pagaidām jāsavāc. Tā, nākat. Šī ir mūsu ģērbtuve pašlaik. Šeit mēs ģērbjamies. Un es, kad uzvilkšu suites, es parādīšu savam ģērbu. Manana, evo, kur ģērbtuve, man tu ģērbtuve. Māris runā, tu radīsi. Augtas tikai sāk tev. Tā nu mēs te ģērbjamies. Mums viņš izklaidē. Paskaida pa ledu, kādreiz treniņi notiek. Dažreiz arī nosita. Izlauž kāju, dažas ribas izlauž. Tā visiem gadā. Vai ne? Tā, stūlīt varēšu parādīt savu apģērbu. Kāds mums gan viņam, gan man ir apģērbs. Tā, šapka. Kaut kāds netīrs džemperis virsū. Tas ir viens džempers, tas ir otrs, tas ir trešais un divas maikas. Tāpat biksēm. Bikses divas, apenes klusā un 3 zeķes un slīdas. Un viņam, viņš pastāstīs pats, kas viņam ir. Man cepures, čalles, 2 džemperi, kombinizons. Divas bikses. Un zeķes. Un slīdas. Tā. Nu tā, mēs tagad jums parādīsim savu laukumu. Nākat šur, nebaidzieties no jums. Redzat, kāds ir mūsu laukums. Ļoti tīrs, kvalitatīvs, borti. Nemaz nav mīksti. Tālāk, nu par ledu kārtību jūs redzat. Šīs ir mūsu kvalitatīvās lapas. Šīs garanā. Ar to tīra šitā. Tālāk. Ar šo tīra visu šito laukumu mūsu kvalitatīvai kropļīgie vārti. Tā mēs viņus saucam. Nu tā, mēs jau tagad parādīsim, kā mēs trenējamies. Tā, kvalitatīvākās nūjas kocinieces, pirminieces, viena frontīs, tā būs viņam, otrā džopa. Un tā, mūsu šaiba, un tā katru treniņu mēs vienmēr veicam slidošanu. Šitas ir slīdsolis. Skaista. Tā, kad mēs esam beiguši slidot, tad paņemam nūjas rokās. Tad mēs padarbojamies un nūjām pakaujamies. Tālāk mums, kā jau parastiem hokejistiem,
jāmāk spēlēt ar šaibu. Mēs parādīsim savu rotaļu, tā saucas cilvēks aiz nūjas, vai kā visi saka, kājas darbā. Nā! Un tagad mēs parādīsim, ko mēs mākam. Tā. Emīls parādīs, viņš ir apmuguriskā slīda. Nu, slīdo ļoti labi apmuguriski. Viņš ir profiņš, ar viņu nevar sacensties. Aiziet parādi. Un es parādīšu, kā ir jāslido uz priekšu. Au! Tā notiek katru trēniņu. Nu ko? Un tagad Emīls parādīs, uz kuru pusi jāmāk slīdot. Mēs te krītam! Mēs parādīsim! Tā. Nu ko? Pieteikuma anketas mēs gaidām, mēs jūs iemācīsim pareizi spēlēt hokeju. Mēs esam Dinamo pietnieks un gaidām anketas un до свидания visiem, uz redzēšanos. Beidzām!